Kādi ir lielākie klupšanas akmeņi treidojot? Numur 1. Īstās analīzes metodas meklēšana. Var paiet mēneši vai pat gadi, līdz nolemsi vairs neturpināt veltīt savu laiku un naudu treidingam, jo nav tādas analīzes metodes, kura droši ļaus zināt tālāku grafika svārstību. Numur 2. Pavirša stratēģijas izveide. Meklējot stratēģijas internetā, ir gandrīz 100% varbūtība, ka nebūsi par to pārliecināts un zaudēsi naudu. Uzlabojumi slēpjas detaļās, kuras pamanīt iespējams analizējot un apkopojot grafika datus, vai treidojot un pievēršot uzmanību iespējamām likumsakarībām, kuras var uzlabot izredzes nopelnīt treidojot. Numur 3. Pavirša stratēģijas izpilde. Stratēģiju ir būtiski pielietot katrā treidā, taču sākumā ir svarīgi iegūt ticību tās darbībai. Reizēm tas nozīmē spēju nekrist panikā un saglabāt mieru, kad treids ir negatīvs. Noslēgt negatīvas dienas, nedēļas vai mēnešus. Jāturas pie stratēģijas arī, kad izjūti pārliecību par kāda treida pozitīvu iznākumu, jo alkatība var izmaksāt ļoti dārgi. Paviršu stratēģijas izpildi var nodēvēt arī kā vāju treidinga psiholoģiju. Mājaslapā traderklubs.lv ir pieejami apmācību materiāli par japāņu svecēm, trenda noteikšanu, stratēģijas izveidošanu, treidinga psiholoģiju un ne tikai.